Un tā ir tā dzimtas pieredze, kuru mēs visi mantojam. Tie dzimtā ir bijis kaut kāds notikums, un tas notikums ir bijis pietiekoši smags, vai arī varbūt viņš ir bijis veiksmīgs. Un dzimta ir sapratusi, šitā ir mūsu izdzīvošanas stratēģija. Šitādā veidā mums ir jārīkojas, jo, ja mēs tā darām, tad mēs izdzīvojam. Astroloģija tomēr grozies kā gribi, tā ir zinātne. Un tur ir nevis kā mūsu kaut kāda pieredze, bet pētījumi daudzu simtu gadu garumā, kur visu laiku rezultējas pie viena. Ka mēs blā, 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 blā varam runāt visu, kas mums ienāk prātā. Bāba Jāga visu laiku staigāt tev ar savu planštīti no aizmugures un mīnus. Iedomājies, cik Pat tad, ja par mums kāds izsakās slikti, var jau gadīties, ka tā arī ir mūsu kārma. Tu viņu izsaki un vairākos veidos un izsmē vēl un vēl kaut ko, un tev ievelk tajā dienā, tāds kārtīgs mīnus, un tad tu pēc tam brīnies, kāpēc tev notiek tāda vai šitāda nelaimīga. Kas ir tas, ko tu mīļā vai mīļās esi sastrādājis, jā? Kāpēc tev šis te, kāpēc tev ir šāda kārma? Labrīt, labdien, labvakar, mīļiem. Labrīt. Jā, sveika, Linda. Tie, kas mūs nepazīst, man sauc ir Dācis Pārē, es esmu personības izaugsmes trenere, mediātore un dziļo traumu dziedinātāja. Savukārt es esmu Linda Liepa un es esmu astrologs. Jā. Tas arī viss. Mēs turpinam runāties par dzīvi, un ir lietas, ko mēs gribam pārunāt tagad, jo vakardien mums notika tāda garāka saruna, kuru pat sadalījām divās daļās, un jūs šo sarunu iespējams jau redzējāt, noklausījāties. Un šīs sarunas turpinājumā ir vairākas domas, kas ir nākušas prātā, par kurām vajadzētu attīstīt šo te sarunu, jo mums aiziet tas, kas sazarojums princips, šito tēmu vajag attīstīt, šito tēmu vajag attīstīt, un šito tēmu vajag attīstīt. Zini, Linda, par ko es domāju? No. Par karmu. Karmu šarmu. Karmu šarmu ņārmu, jā. Jā. Sāc. Jā, karma jau laikam ir tā tēma, par kuru man būtu ļoti daudz ko stāstīt. Un tā mana karma ir tāda, ka tad, kad pirms 2 gadiem kāda žurnālistu apvienība laida gaisā savu projektu Karmas latvieši, kas guva pietiekoši lielu rezonanci sabiedrībā, un bija cilvēki tiešām, kas viņām aplaudēja, kājās stāvot un teica, jā, beidzot, kāds par to runā. Mani šī viņu aktivitāte skāra ļoti smagi. Tādā veidā, ka es nespēju savākties kaut kad pusgadu. Man bija nenormāls bāzes par to, ka es būšu tagad nākošais upuris, pret kuru nāks šīs žurnālistes tā kā slepus nāks un skatīsies, ko tu dari un lūrēs tev uz pirkstiem un neļaus pat lāgu komentēt. Man bija radies tāds iespējas, ka tie cilvēki, pie kurām viņas vērsās, viņiem tomēr nebija iespējams diskutēt un pastāstīt to savu viedokli. Viņu rokās bija vara izgraizīt to cilvēku teikto tā, lai viņām tas būtu izdevīgi, lai šīs sarunas būtu pietiekoši šokējošas, lai cilvēki gribētu skatīties. Jo, protams, visu, kas šokē, to grib skatīties. To, kas nešokē, tad tā pamierīgi, ka viņas tur pļāpāja. Ne? Un pēc tam, kad es jau sāku risināt šo tēmu, es ieraudzīju, ka tā karma man nāk no citām inkarnācijām. Ka manai dvēselē ir bijusi pieredze, vai vismaz informācija man ir šāda par to, ka cilvēki ir tikši nomētāti ar akmeņiem, kad viņi ir kaut kādā ziņā izcēlušies, un varbūt arī mēs zinām to, ka pasaulē jau ir reģioni, kuros tas joprojām notiek. Ja sieviete izdara kaut ko ne tādu, pastāst uz citu vīrieti, tad viss ciems viņu ņem un nomāta ar akmeņiem, ja, vai tur griež, nezinu, ko, rokas galvas nost, ja. Tā kā, ja dzimtā ir it kā kāds uzskata, ka dzimtā ir nodarīts kauns, tad uzreiz tas cilvēks cieš pamatīgi, un viņam pat netiek īsti dot iespēju attaisnoties, tāpēc, ka ir sabiedrības viedoklis, un tas ir svarīgāks par katra cilvēka apstākļiem, kāpēc viņš tā rīkojas. Un arī tādas pieredzes bija, kas man nāca kā atmiņas, un kad liekas, no ko viņa murgo. Ja cilvēki nav piedzīvojuši to, kad nāk citu inkarnāciju atmiņas,
ka es esmu degusi sārtu vairākas reizes. Nu, tad nevis es šīs te fiziskais cilvēks, kas es tagad sēžu, tā nē, jo ķermenis tiešām iet bojā kompletā ar visu prātu bailīgo, bet tā dievišķā daļa, kas bija tajā ķermenī, kas vadīja to ķermeni un kas atbild arī par rīcību. Un ka tās sievietes, un divas epizodes bija tādas, ko es atcerējos un ieraudzīju, kā tas ir noticis. Viņas darīja ļoti labu darbu. Viņas palīdzēja cilvēkiem ar savām metodēm, ar tām metodēm, kas pēkšņi tika aizliegtas, jo tāpēc, ka bija nu kaut kādi citi spēki, kuri varu gribēja pārņemt sev. Un, un tad, protams, visi alternatīvi domājušie bija apdraudējums. Lūk, un šī ir mana pieredze, šīs ir manas atmiņas, kuras man lika izjust šīs milzīgās bailes, jo likās, ka tas var atkārtoties. Un teorētiski tas var atkārtoties, jo šie spēki vairāk kā kaut kur sagrozīties, un cilvēku prāti tiek nomanipulēti, un viņi tiešām sāk rīkoties neadekvāti. Ja? Tad tie cilvēki, kur ir manipulējami, un zinām, mērā jau manipulējami esam mēs visi. Mēs dzirdam kaut ko kāds cits stāsta, mēs joprojām neesam iemācījušies ieklausīties sevī un saprast, vai tā ir patiesība, vai tā nav patiesība. Un pat tad, kad mums šķiet, ka mēs saprotam, ka tā ir patiesība, tad jautājums, vai tas tā tiešām ir, vai arī mums ir kaut kādi priekšnosacījumi, lai mēs ticētu šiem cilvēkiem. Un tie priekšnosacījumi mums ir daudz, jo tā mēs vienkārši kā cilvēki esam uzbūvēti, un tas pieder pie mūsu cilvēciskās pieredzes, pie mūsu mācīšanās stila, ka tad, kad ir lietas, ko mums stāsta kāds skolotājs vai tas, kas mums ir autoritāte, ka mūsu prāts mazliet zaudē kontroli un vairs neanalizē, vai tas varētu būt patiesība vai nē. Un šīs lietas vienkārši ir patiesībā no zemapziņā. Un tieši tāpēc tas, ko mēs šajās sarunās runājam, ir arī pietiekoši bīstami. Ja mums sāk cilvēki pilnībā uzsēties un teikt, jā, tas, ko viņš runā, ir 100% patiesība, kad prāts zaudē šo kontroli. Un tieši tāpēc jau reizes tev, Linda, saku, ka es tev nepiekrītu, ka tas tā nav, ka tā ir dogma. Jā, ir bijuši tāds reizes, kad es tev tā kā saku, nē, šitais te varētu būt, ka tu tā, ka tu to pieredzi, tu tam tici, un tu to tici, tāpēc, ka tu to esi pieredzējis. Tā kā, kurš bija vista, kurš bija ola, jā, kad no ko viss sākās. Un to efektu, kādu uz mums sastāv, ka mums ir šie ticēji, un kādu efektu sastāv uz tiem, kas mūs klausās. Jo arī vecāki ir tie, kuri bērniem nodod savus ticējumus. Un tā ir tā dzimtas pieredze, kuru mēs visi mantojam. Tie dzimtē ir bijis kaut kāds notikums, un tas notikums ir bijis pietiekoši smags, vai arī varbūt viņš ir bijis veiksmīgs. Un dzimte ir sapratusi, šitā ir mūsu izdzīvošanas stratēģija. Šitādā veidā mums ir jārīkojas, jo, ja mēs tā darām, tad mēs izdzīvojam. Un tad tā informācija tiek nodota no paudzes paudzē, no paudzes paudzē. Reizēm viņa ir palīdzoša, reizēm viņa ir ierobežojoša, reizēm viņa neitrāla, par laimi. Tev ir ko teikt, redzu? Jā, man ir par to, ka astroloģija tomēr grozies kā gribi, tā ir zinātne. Un tur ir nevis kā mūsu kaut kāda pieredze, bet pētījumi daudzu simtu gadu garumā, kur visu laiku rezultējas pie viena. Un tāpēc tās konfigurācijas konkrētās, jo nekas no manis nekad to, ko es stāstu, nenāk no manis. Tas nāk tikai un vienīgi uz šīs zināšanu bāzes. Nu, tad, kad piedzimst tāds cilvēks, kurš pierādīs, ka Pitagora teorēma ir pilnīgi neiedzīga un pasaulē nederīga, kas savukārt ir pierādījies, mēs zinām, zinātnē tā tad ir tā, 500 reizes ir kaut kas jāatkārto, lai tas būtu, ka tas ir. Un tas tieši attiec uz astroloģiju. Tāpēc tas ir tas, ko es tagad man šajā reizē tev ir iespēja izstāstīt, ja, ka tad, ja tev tas kaut kas astroloģiskā kartē, tas nenozīmē, ka nav brīvi ar to strādāt. Tā gan nav, protams. Tāpēc es jau esmu tev teikusi, ka, ja ir akmens, viņš paliks. Bet tu vari tam akmenim izvēlēties iet apkārt, kāpt pāri, nokrist uz viņu, sasist degunu. Tu vari pasaukt buldozeru un mēģināt viņu nostumt malā, bet akmens paliks. Saprot, tur tā lielā dziļā būtība, un tāpēc astroloģija, lai vai kas, ko saka, jā, teiksim, ko tu piemini arī šīs te karmas latviešas, kad tur astroloģijai neķērās klāt šai reizā. Un es noskatījos visas sērijas, un man liekas, ka nē, ka pieminēja vienkārši šos te sludinātājus, šamaņus, visu, ko viņi tur cēla laukā.
Un man arī ir savs stāstāmais par šo, bet man galīgi nebija tāda sajūtas, kā tevis noskatījos ar pieredzi sajūtu, to, ko tad cilvēki vispār dara žurnālistikā. Jā, arī to, kā tu pieminēji, ka viņiem ir šī vāra, un tātad es arī no šīm pozīcijām viņu noskatījos, no varas pozīcijām. Tātad daudz tie, bet arī ar lielu interesi noskatījos par šiem cilvēkiem, kurus, nu, tā kā pieminēju, un tā, protams, viņiem ir nežēlīgi laba reklāma, viennozīmīgi. Bet man arī ir savas tās domas un arī ļoti dziļas, bet, kad tu iekļautos tajā, man vispār, nu, tas man tā kā liekas, kā, nu, tas, nu, es nezinu, nu, tā kā pils un pomžu kasta zem tilta, nu, kas tad tas tāds, nu, nu, gan es par tevi nekad nevarētu iedomāties, ka tās metodas, kuras tu pielieto un dari, ka viņas varētu būt pielīdzināmas jebkuram no šiem te Karmas latviešos publicētajiem personāžiem. Nu, zini, man arī daudz no viņiem likās viltvāži, vientieši, nevis vientieši, bet nu, tādi reāli vientieši apmuļķotāji. Es jau tev savus viedokļus esmu arī izstāstījis konkrēti par vienu no pēdējiem personāžiem, ja, kad es ieraudzīju šī personāža grāmatā savus tekstus no saviem rakstiem. Skaidrs, ka cilvēks vienkārši zog. Nu, tā, jā, tāpēc. Nu, nē, man par tevi galīgi nav tāds. Tas, ka tu sajūti kaut kādu līdzību un bailes, tas ir atkal cits, tas ir tas tava karmajā, tā šodienas kaut kādas stīgas un kaut kas, bet nē, man par tevi vispār nav tāds sajūts, ka tā būtu kaut kāda līdzībās velkama. Nē. Jā. Redz, cik mēs dažādi uztveram, jo mana tā, nu, personīgā pieeja pavisam savādāk. Ja? Kā es teicu, man šīs milzīgās bailes pēkšņi parādījās un vēlme slēpties, jo sekas jau bija zināmas. Ja? Tā citu inkarnācija pieredze bija tāda, nu, kā neizdzīvo, ja? Tas fiziskais ķermenis neizdzīvo, tā ka viņam šādā veidā tiek apturēts, jā, ar šādu veidu iznīcināšanu. Protams, saprotu, ka mūsdienās jau tāda fiziska uz ugunskura neviens neliek. Jā, ir citas metodas, kā cilvēki tiek iznīcināti arī nu, sociālā vidē. Jā, tad šī negatīvais PR, kas tiek uztaisīts, ka kāds vienkārši par viņu tiek sastāstīts visādas lietas, kas vispār nav patiesība, un kādam cilvēkam ar to pēc tam ir tikt galā, kā viņam ar to ir sadzīvot, jā, cik tas ir sāpīgi trāpījis. Protams, kā klāj var skatīties, tad, kāpēc šim cilvēkam noteikti tādas lietas. Jā. Tad, ja par mani tagad sāktos kaut kāda apmelnošanas kampaņa vai kāds stāstītu savu viedokli un teikt, ka viņa redzējums ir vienīgā patiesība un būtu bariņš, kas piebalso un attīstīt, jo no tā vēl kaut kādus scenārijus un savus viedokļus, ja tam nezinot mani, varbūt vispār nereiz nerunāt ar mani, neizmēģinot to, ko daru es, ja, vai tās metodas, ar kurām strādāju, un neieraugot, kā tas ietekmē viņu dzīvi, bet viņiem ir viedoklis, jo ļoti daudziem ir viedoklis vispār, nezinot, par ko ir stāsts. Jā. Nu, viedoklis vispār ir vienīgais instruments, kas parāda tavu nezināšanu, jo tad, kad cilvēks izsaka viedokli, tad viņš nezina to tēmu, jo viedokli drīkst izteikt tikai tad, ja tu tajā tēmā esi ass, ja tu tajā tēmā esi eksperts. Tad tev ir brīvi, bet cilvēki pat neiedomājas. Viņi, jā, diskutē par tēmām un cilvēkiem, un man tas ir ļoti bieži arī manā apkārtnē bijis, kad cilvēki diskutē, kā viņiem riebjās, piemēram, tāds vai tāds politiķis, kuru tu dzīvē nekad neesi saticis, un tad es vienmēr mēģinu oponēt ar to, ka tu iedomājies, viņam ir bērni, viņam ir mazbērni, viņš vai viņa viņus mīl, viņi tur savā ģimenē šo cilvēku dievina. Viņš ir, nu tā kā hipotētiski, jā, tātad, un tad ir atkal citi brīži, kad šie paši cilvēki ir vīlušies savā pašu viedoklī, kad, piemēram, ir bijis raidījums Radio SVH ar dziesmu par dzīvi, kurā ir bijis uzaicināts šis te preteklis, idiots, tīzlenis, muļļa un visādi citādi vispār iznīcināmais preteklis. Un izrādās, jā, viņam ir šie bērni un mazbērni, un viņš viņus mīl un dievina, un viņam tur tāda rotaļistaba un šāda rotaļistaba. Un tad sanāk, ka tu esi tā kā apvēlies pats, bet tas notiek pēc ilgāka laika, bet par to laiku, kā reiz tu esi uzkrājis karmu nežēlīgo. Tā jau liekas, ka mēs blā, 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 blā varam runāt visu, kas mums ienāk prātā. Baba Jāga,
visu laiku staigāt tev ar savu planštīti no aizmugures un mīnus. Iedomājies, cik vienā dienā izsakoties par kaut kādu politiķu negatīvi, jebkuru vienalga. Bābi aktīvi ieraksta mīnus. Vai piedaloties sarunā, kur kāds gāž žulti. Tas vispār ir, nu, zini kā, tad, kad zina astroloģiju, tad tas viss liekas tik bezjēdzīgi. Nu, vienkārši liekas, nu, kā? Kā var cilvēkiem būt šie te 11,000 viedokļi, tāpēc, ka viņiem jā, nav zināšana. Un lai viņi izsakās rekur par teorēmām vēl kaut ko, kurš varēs? Kurš varēs par augstāko matemātiku izteikties tikai tie, kas viņu zina? Interesanti, kāpēc neviens neizsakās nievējoši par augstāko matemātiku? Tāpēc, ka lielākā daļa, 97% viņi nezina. Bet ir lietas, kur mūsu nozarē, ja, ka nu, par tevi vai par mani var izteikties, jā, visādi. Nu, Ja, nu, vai arī fantastiski. tas, ka tu teici, ka nu, tie cilvēki, kas arī bija karmas latviešos, ka tavuprāt arī bija krāpnieki un viltvāži, mēs jau arī viņus nezinām. Nu, izņemot vienu cilvēku, kuru es atpazinu, ja, tur bija ļoti īsā fragmentā, un tā kā nebija tas, kurš ir analizēts, ja, jo tur bija viens video, kurā tika rādīti vairāk fragmentu, ka šie cilvēki strādā internetā online, un vienalga, kādas sesijas vada, ko māca, kādas intervijas veids, ja, ka dalās savā pieredzē, un pat tas bija parādīts, ka reku šiem te visiem tic, ja. Nu, lūk, bet ne par to stāsts, ir par to, ka pat tad, ja par mums kāds izsakās slikti, var jau gadīties, ka tā arī ir mūsu karma. Jo Var gadīties, protams, jā. Bet ja tas ir masveidā, ja viens kaut kāds tirliņš par tevi izsakās slikti, nu Dievs ar viņu, es tev saku, vislabākā poga Facebookā bloķēt. Viņa ir vienkārši visu nu, izdaroša. jā, Tavā vietā. jā. Mans novērojums ir tāds, ka, ja kāds par tevi runā slikti un tevi tas triggerē, tad tas ir priekš tevis. Tas nav par tevi, tas ir priekš tevis. Ja? Tad viņa rāda, ka ir vēl tavas ievainotās daļas, ka tu neesi izaugusi līdz savam pieaugušā vecumam, kas saproti, kas tev ir vērtība, kas tev ir svarīgi, un kur tu nepievērsi savu uzmanību, ka tev ir vēl vajadzība iepatikties citiem, un nu, lai tev citi pozitīvi novērtē, un ka tu nespēji vienkārši ārt savu vagu un turpināt to darīt un dalīties ar pasauli tajā, kas tev ir labs. Un ja pasaulē to nevajag, tad piekrist, nu, ka visiem visu nevajag, un tas ir normāli, jo nevienam nevajag visu. Jā, mēs katrs meklējam to, kas ar mums šajā mirklī, un arī mums iespējams tagad skatās cilvēki, kuri skatīsies, un viņi pazaudēs interesi, viņi atradīs citus, ko skatīties, vai arī paies gadi, un šie video būs pieejami, un kāds sāk skatīties un teiks, wow, kas pa pērliem, kuras bija ātrāk, bet, nu, ātrāk tu nebija, ja? Jo tāpēc, kā iespējams, ka, nu, vēl nebija, nu, nobriedus līdz šīm sarunām. Nebija tavs laiks Jā. pienācis, jā. To jau mēs ar tevi paši zinām, ka ir kaut kāds brieduma un vieduma laiks, viņš atnāk, un tad tu tā kā visu paņem, tas, kas tev ir vajadzīgs, un tu momentā to integrē, un momentā to var līdzēt cilvēkiem, lai vai kas tas būtu. Nezinu, kaut vai mani sīka zīmējumiņi, viņi kaut kādā veidā cilvēkiem pacēla noskaņojumu un palīdzoši ir. Šā laiku pa laikam es viņus publicēju, un arī man jau ir zināmi precedenti, ka cilvēki par maniem par to aiz muguras runā ļauni. Atkal stāsts ir par to, kaut vai elementārais es pats tā nemāku, tad es vienkārši pasaku pa otru, ka viņš ar zīmē ir mākslīgo intelektu. Nu, forši, nu. Nu, jā, protams, tas man notrigerēja. Pirmkārt, man bija ļoti liels pārsteigums, ka tā var domāt, bet nu, tad cilvēks spēja aizdomāties līdz visam, kam tad šim cilvēkam konkrēti nepatīk, un viņam nepatīk, bet tas gan ir par viņu, saproti. Viņam nepatīk, tātad viņš izrāda vismaz kaut kādā vienā segmentā, jo, ja kāds mani apjūsmo, tad viņam uzreiz, protams, ir, jo viņš taču tā nemāk. Nu, un tad viņam ir attiecīgi, viņš parāda šo te, ka, viņa man nepatīk. Nu, normāli, un tu nevari visiem patikt, nu, ne jau vēl ir teiciens par to piecīt, ja, ka es nevaru, neesmu piecīts, nevaru visiem patikt, jā. Tikai jautājums ir viens, nu tev nepatīk, un tu neizsaki savu viedokli, un karma tev neievelk mīnusu, bābjāga. Un otrs ir, tu viņu izsaki un vairākos veidos un izsmēji vēl kaut ko, un tev ievelk tajā dienā, nu, tādus kārtīgus mīnus, un tad tu pēc tam brīnies, kāpēc tev notiek tāda vai šitāda nelaimīta. Jo šobrīd ir
tiešām tā ir. Es esmu arī to pie sevis novērojis, ka tikko es kaut kādu tīzlību notizlojos kaut ko, tāpat man arī ienāk visādas domas prātā, tā sitiens pa muti ir momentā. Nu, man ir kaut kur pēc 2 stundām. Bet cilvēki man ir stāstījuši lielākoties tādu, nu, kas arī mācās pie manī, ka apmēram, 24 stundas paiet, ka tu jau dabū no bābas jāgas, un tev pasauc uz sarkanā paklāja, un tu dabū ritīgi pa muti. Galvenais, ka tu spēj to saskatīt. Bet cilvēki, kur ir ļauni reāli, nu, viņi nespēja to saskatīt, viņi turpina. Un tad ir viss kaut kas, tad nāk dienas ļoti melnas un ļoti ļaunas un priekš paša. Mm. Nu, kaut kad nāk, un tas ir tas mūsu pamodināšanas mehānisms. Es to visu vienmēr redzu tā, ka šī dzīves liela izaicinājuma, tas ir pamodināšanas mehānisms, un likt tev pievērsties, tā kā pastīties pēc uz spoguli uz sevi un saprast, kas ir tas, ko tu mīļā vai mīļais esi sastrādājis, jā, kāpēc tev kāpēc tev ir šāda kārma, jo man nav domas par to, ka visam būtu ļauns vai Dievs būtu ļauns, un mūs te sodītu, un ko tas ir tikai tā, ka mēs paši kaut kādā apziņas līmenī esam izvēlējušies piedzīvot šīs nedēļas, lai saprastu, kas nav kārtībā mūsu attieksmē vai mūsu izturēšanās veidā, mūsu rīcībā, kas būtu jākoriģē. Redz, mēs jau to balto spējam ieraudzīt, tad, kad apkārt ir tums, un to gaismu mēs redzam, tad, kad ir tums. Putekļus mēs redzam, tad, kad blakus ir tīrs, ja viss ir putekļains, vai viss ir tīrs, tad ir grūti ieraudzīt to, cik ir tīrs, bet tu noliec blakus kaut ko putekļainu vai netīru, tu uzreiz redzēsi kontrastu, jo šāda dualitāte, tie kontrasti ir tie, kas mums palīdz ieraudzīt. Un tad ir izvēles jautājums, vai man patīk šie netīri, man patīk šie te putekļi, man patīk šis ļaunums, vai es saku ļaunumam, nē, es izvēlos to gaismu, to gaišo. Es piedzīvoju to, ka es esmu gaisma, vai es to gribu, jā, vai es būšu tā piedoldošā, labvēlīgā, izprotošā, atbalstošā, saprotošā un visādi citādi pozitīvā, vai es būšu tā, kura runās sliktas lietas, darīs sliktas lietas un nosodīs citus, neiekāpjot viņu kurpēs un nesaprotot, kāpēc viņi tā rīkojušies. Ik viens no mums, jā, arī tie, kas liekas izstāst pēc šarlatāniem krāpniekiem. Nu, tās ir redz izvēles. Tās ir vienkārši izvēles. Tu vari darīt tā un vari nedarīt. Un viss. Un arī tā, es domāju, ka karmai arī tie plusi tādā veidā, vai nezinu, dzēžgumī jāstrādā, kā tu vari, tad, kad tu nedari to, ko tu parasti esi vienmēr, oi, atkal uzreiz pagriezies un jā. Nu, tad tajā brīdī, vismaz tev viens mīnus netiek ievilkts, jā, nu. Un tā. Tā ir tā kā apzinātības prakse, kas ir jāpiekoja, lai tu spētu sev apturēt, tad, kad gribās kaut ko tādu darīt. Jā. Tā ir apzinātības prakse, jā, tas ir tā, tu vari katru rītu uzrakstīt, nezinu, sev, vai uzrakstīt lapu, un tad, kad tu pamosties, pirmo tu ieraudzīt, ka no šodienas es dzīvoju apzināti, jā. Jo dienas laikā jau tas var aizmirsties. Un tas ir jāaizmirstās, jo tas, ko es esmu novērojis arī pēc sevis, kad ir tādas rutīnas lietas, un to arī viņš noteikti esi ievērojis, kāpēc cilvēki tik bieži uztraucās par mājās atstātu gludekli. Labi, mūsdienās to ir atrisinājuši, vismaz Filips, ka tad, kad tu to gludekli esi nolicis miera stājā, viņš pats izslēdzās. Tātad tev ir jānopērk tā līmeņa gludeklis, lai tev par to vairs nebūtu jāuztraucās. Tāpēc, ka randumā viss tiek darīts bez apzināšanās, bez apziņas. Tas attiec uz visu kaut ko, vai es tur izslēdzu, vai es iznesu, jo visi tie momentiņi arī, ko reklāmās rāda, es tur izēju žāvājoties pidžamiņā, šieslēdzu tosteri, šieslēdzu teikanu, šieslēdzu, ko tur visu kaut ko ieslēdz. Tas viss ir neapzināti, tas ir bezapziņas, tas viss ir tāds kā jātavs, un tad tu pēc tam nevar atcerēties, tīries šorīt zobus vai netīrīt. Tāpēc, ka arī tas ir jādara apzināti. Un tieši to jau arī dzīve no mums grib, un tā viņa nepazūd, un tā tie mirkļi neaiziet, un tad nebūs ne žēl nomirt ne kaut ko, ne bailes no nāvis. Un te ir tas, ka mēs ļoti daudz ko darām autopilotā, ka vispār, ir pētījumi vai novērojumi, ka apmēram 85 līdz 95% viss notiek autopilotā. Un ļoti daudz, kam arī jānotiek autopilotā, ir lietas,
kuras mēs nekad ar prātu nekontrolēsim. Tas ir, piemēram, mūsu asinsspiediens, sirdspūksti, viņi vienkārši strādā nepārtraukti, mūsu elpošana. Ieelpa, izelpa, jā, Mm. tas. Un, ja mēs Tāpēc, to ar prātu kontrolētu, tas būtu neiespējami visu laiku to darīt. Tam ir jānotiek autopilotā, tad vienkārši jāstrādā. Un ja tur tā programma nojauka, tad kas notiek ar ķermeni, ķermenis vienkārši nomirst. mm, Ja. Bet vispārējās lietas, ko mēs darām, tad arī ir jau lietas, ko ir vērtīgi, ka tas autopilots ir labi uztrenēts. Un tāds ļoti klasisks piemērs ir, piemēram, braukšana ar automašīnu. Jo, kad jaunais šofrīts mācās braukt, un viņam ir katra kustība jāpārdomā, kā viņš kustina kāju, kā spiež gāzi, kā spiež bremzi sajūgu, kā ātrums pārslēdz, jā, kā pagrieziena rādītājs ieslēdz iekšā. Tas viss ir vienkārši ar prātu jākontrolē. Tagad es daru šitā te. Un tad, kad tas tiek labi ietrenēts un tas autopilots darbojās precīzi, tad pēc tam var braukt tajā autopilotā un vajadzīgajā brīdī tu zināsi, kā tev tā kā jāspēj, tu vienkārši jutīsi automātiski. Un līdz pat tam, ka tu jūties, ka tev mašīna brauc pretējā joslā, jāro stūri atpakaļ, jo tas ir autopilotā ir iestālēts, tad, ka tu nebrauc pa ceļa vidu. Ja? Tāpēc nevajag mācīties braukt pa ceļa vidu, jo autopilots iemācīsies, tad to arī darīs. Ja? Jābrauc pa savu ceļa pusi. Lūk, un, tas tāds viens klasisks piemērs, bet ir kaut kāds cits lietas, tas, ko mēs rutīnā vienkārši darām. Ja? Kur prāts domā kaut ko vienu, bet rokas dara kaut ko citu. Jā. jā, es domāju, ka šodien saruna daudz uzrunās tieši tajā kontekstā, ka ir kaut kādas bailes no viņas triggerējās mūsdienās no dažādām, pilnīgi varbūt pat nesaprotamām lietām. Te jau jā, tas skaidrs, tu to sasaistīji ar savu profesiju, kur es tiešām brīnos par to, jo tas nav tavs līmenis, kas tev jāsasaist. Es tiešām noskatījos visas sērijas, un neviens no šiem ļaudīm nav tas nav tavs līmenis. Tas ir tā kā, tev tiešām tātad tur ir karmā kaut kas, kas attiecās uz tām intervētājām, ja par viņām ir stāsts, tātad tur ir pār tevi kaut kas, bet tas, ka tas būtu pār tiem cilvēkiem, tevī vispār neredz nevienu līdzību ar šiem te, ļaudīm, kas tika, pieminēti. Bet arī varbūt tas ir tā, ka arī tie cilvēki var kļūdīties. Pirmkārt, es negribētu mums likt pa līmeņiem, tas būtu tāda kā reitingu veidošana, šitais ir labāks, šitais ir sliktāks. Tas būtu kā līdzīgi sākuma skolas skolotājs lietā par universitātes pasniedzēju. Tā nav. Viņiem ir citas Lūk, metodas, viņiem ir citi klienti, ja? Viņiem ir savi klienti, un katrs cilvēks, kurš savā, mēs tomēr nepārtrauti esam šajā garīgās pieaugšanas procesā, kurš to dara apzināti ar nolūku, un kurš ir autopilotā, kaut kas ar viņu notiek. Un tie, kur apzināti rīkojas, tad, ja ir sāja, ka šis skolotājs šajā mirklī ir īstais, tad tas ir īstais. Un ir jāgūst šī pieredze, ka mēs viļamies skolotājos, tad tā arī galu galā ir tikai pieredze, kas mums palīdz pieaugt un saprast, tad kur ir patiesās vērtības meklējums. Ja, kārtējā skolotājā vai tomēr, kontaktā ar to visaugstāko, un tad kādā veidā es pie tā visaugstākā tieku, vai pat aizno, vai joprojām meklēju kādu palīgu. Jā, bet tu zini, tas, ka noskatījos šo te seriālu, es sapratu, ka paldies Dievam, Dievs man ir pasargājis nenokļūt pie tādiem cilvēkiem. Tad mans līmenis jau vispār nekad nav bijis tajā līmenī, ja mēs tā. Jo, viņi visi man, ja godīgi, man visi no viņiem uzzina šausmas dažādos veidos, un es domāju, nabaga cilvēku, kur nokļūst pie tādiem bēdīgie, man Bet žēl viņi bija no visas sirds. Bet tā kā mēs neesam pie viņiem bijušas, mēs nezinām, kas ir tas, ko viņi patiesībā dara pilnībā. Un izgriežot fragmentu no tā, ko tie cilvēki dara, viņi strādā, es nezinu, gadiem, minimums mēnešiem. Viņiem ir ļoti daudz arī tās pašas kontaktstundas tajā pašā online bijušas. Mēs nezinām, kas tieši, noteikti ir kaut kas labs, kas tajos cilvēkos ir un kā viņi uzrunā tos citus cilvēkus, bet parādot tikai mazu daļu, kur varbūt viņš tiešām ir nokļūdis, ka viņš pateica kaut ko, kam tas cilvēks, kam šis te skolotājs, guru, kā vienalga speciālists, ja, ka viņš pats tajā mirklī svēti tic, jo man jau arī ir bijuši laiki, ka viss kaut kam tic un stāsta, ka tā ir patiesība, jo tā bija mana patiesība, tā bija mana realitāte. Un es varēju tikai dalīties ar to, kas man bija mana realitāte. Un tad laiks rādīja, ka
es neesmu nekāds dievs. Ir lietas, ko es nevaru izdarīt, lai kā es gribētu, tas nav manā varā, un tas nav cilvēcīgajā varā, kad ir kaut kādi citi līmeņi, kuros tās lietas tiek kārtotas. Nu, dvēseles līmenis, visuma līmenis, dievišķais līmenis, vienalga, kā mēs to saucam, bet ir ne jau šeit uz zemes, šajā ego līmenī to var atrisināt. Ja, un ja tie skolotāji tic, ka viņi var atrisināt, šajā mirklī tā viņiem patiesība ir. Ja viņi zina, ka to nevar izdarīt pēc stāsta, ka var izdarīt, tad gan tur Saturns būs klāt. Jo, zini, reliģijā jau arī bija tas, ka te notiks pēc tavas ticības. Un ja tu tici, ka tu dari slikti, un tu to turpini darīt, tad tev būs tas sots. Un ja tu tici, ka tu dari labi, un tu varbūt vilies, un tu tiešām ved cilvēku sev līdz purvā, jo tu pats tici, ka tā ir pareizi, tad nebūs tā soda. Tur svarīgāk ir tas, vai tie cilvēki ir godprātīgi, un to mēs nezinām. Ja? Mēs nezinām, mēs neesam viņos iekšā bijuši, mēs neesam viņu kurpēs staigājuši, un mēs nezinām, kāpēc viņi tādā veidā dara to, ko viņi dara. Un vai viņus kaut kādā mirklī tas pats Saturns vai vienalga, kur ir citi spēki apturēs. Jo noteikti jau, ka arī viņiem tā izaugsme noteikti nepārtrauti, un ja mēs tā ilgtermiņā sekot, kas zina, kā viņi ir mainījušies. Un vai viņi atsauc to, ko viņi kādreiz ir runājuši, vai viņi spēja to izdarīt, vai viņi paši atcerās, ko viņi kādreiz runājuši. Nu, man arī es reizēm sarunāju lietas, kuras pēc minūtes saka, ko es tikko pateicu. Es biju tādā plūsmā, ka es neatceros, ko es pateicu, no kurien šie vārdi nāca, vai tie bija mani vārdi, vai tas bija kaut kādi citi spēki, kas ar mani runāja. Es atceros, bija Elizabete Gilberta, kas ir Lūdzies, tici mīli, grāmatas autore. Viņa vienā savu uzstāšanās reizē stāstīja par ģēniju, tā kā, nu, tas ir viņas vārdi stāstīti, par to, ka kādreiz cilvēki neteica, tu esi ģēnijs, viņa teica, tev ir ģēnijs. Ja, tad tev tiek dota šī informācija, tā nav tavējā prāta informācija, tas nāk kaut kur no visuma, un tagad tas ģēnijs ir atnācis, viņi ķer cietu ar viņu strādāt, tu to informāciju piešķir un translēt tālāk pasaulē. Sanāk tādu, zinām, mērā channelings. Ja, ka tev informācija vienkārši nāk un tu viņu translē tālāk. Un kāpēc viņam nāca tāda veida informācija? Vai tas bija tikai no prāta, vai tas tiešām bija no šiem augstākiem spēkiem, ja jā, ar ko viņi bija saslēgšies kopā? Jo viena tēma, ko mēs attīstīsim kādā no mūsu nākošajām sarunām, ir par sajaukšanu prātā, un kas ietvers sevi arī to, ka cilvēki rīkojās mūsuprāt neadekvāti, kad viņiem ir kaut kādas balsis galvā, ja, kad viņi kaut kā seko kaut kādām komandām, tad kas tas tāds patiesībā varētu būt? Atkal, lai tā, ka tā nav, manis paustā informācija nav vienīgā patiesība, jo, kas zina, varbūt vēl ir citas patiesības, bet kas tas varētu būt? Nu, arī šeit, jā, tad mums kaut kas tiek stāstīts, un tie cilvēki arī paši labticīgi tic. Jā, ļoti iespējams. Es kaut gan zini, kas bija, man liekas, tāda mana sajūta iekšējā, ka tāpat tās kādam no viņiem arī es esmu piesakojis līdzā tam, ko šie cilvēki dara. Nu, ļoti maz es tur praktiski viņus redzēju visus pirmoreiz, bet manī bija šī sajūta, ka tā par to cilvēku mānīšanu, ka paši tam, nu, es ka netic, bet tas tā kā veidot vienkārši biznesa stīgu. Tas man palika. Un šīs te žurnālistas, manuprāt, ļoti veiksmīgi tieši šo momentu uzķēra. Nu, tur ļoti, ļoti tā filma ir ļoti analizējama un ļoti daudz forši būtu daudz cilvēku tāda disputs un sarunas par šo ne tikai, nu kā mēs šorīt divatā to runājam, ja varbūt, ka arī mūsu klausītāji ir skatījušies ļoti labprāt, tad mēs arī uzklausītu jūsu domas un nevis viedoklis, bet tātad šo te domu apmaiņu šajā te, bet es uztvēru to. Viens puisis gan bija tas, kur viņš tur tīrīja viņiem tās iekšas, kaut kādu savu vaiprātīgu, nežēlīgo metodu. Viņi tur vilka to stārpu sārā, kas bija vienkārši kaut kāds obaltums savilkts, ja, kopā pēc fizikas. Es pēc tam palasīju, man patīk ķīmija un fizika, un es ļoti visu, ko lasu. Un tad es vienkārši sapratu, ka puisis ir atradis, bet viņš tiešām tam ticēja, viņš bija fanāts, un viņu vientus, brutāli iznes cauri, tā varētu teikt, latviešu vārdiem, bet par viņu gan man palika iespējas, ka tas tiešām tic tam, ko viņš runā. Bet par citiem bija ļoti tas moments, ko viņas izvilka ārā, ka viņas muļķo. Tādas man palika sajūtas. Tā, tāpēc tu vispār neesi tajā kategorijā, vari aizmirst, ka tu nevienu nekad nemuļķo, tu visiem vienmēr palīdzi. Jā,
tās ir tāpēc, ka es esmu pie tevis daudz darbojusies un zinu, nē, tu vispār uz to. Tas kopumā viss tā notigrēja, jā, tās, kā tu jau sākumā pastāstīji, šīs te bailes no pagātnes notikumiem, kas ir tev likās, ka varētu atkārtoties, bet tev ar šiem cilvēkiem neviena nav vispār nekā kopīga. Jo tur jau bija daudz piemēru apskatīti, saprotu, tas jau nebija tā, ka mēs par vienu tikai tagad parunājamies. Katra sērija bija tur par vienu, par diviem, par vairākiem tiem dalībniekiem. Nu, tā. Kāpēc viņas bija izvēlējušās šos cilvēkus? Nu, viņu karma. Viņiem kaut kas savā starpā, kaut kas, jā. Jo visi, nu, šādās reizēs, kad tāda publicitāte īpaši tiek veikta ar nodomu, tā kā nomēlnot, jo tas jau tomēr jebkurā gadījumā tā ir, tās filmas jēga jau tam bija, tad tur tiem savā starpā noteikti ir kaut kāda karma, šarma, ņarma, trīskārtējā. Jā, un diemžēl mēs to nezinām, vai mums tāda ir. Kur ir tie Nezinu. cilvēki? Jo, kad tu minēji to, ka tev kāds cilvēks nepatīk, un tiešām tas tā ir, tad viens no iemesliem var būt tāds, ka šis cilvēks mums kaut ko atgādina, kaut ko, kas ir mums negatīvā pieredze bijusi, vai arī atgādina to, ka mums ir bijušas attiecības citā inkarnācijā, kuras mēs neatceramies, un mums tur nav bijušas tās labākās attiecības, un mums šī nepatika nāk no turienes. Un kamēr mēs nesākam tam visam meklēt tā kā iemeslus, tikmēr jau pat ir grūti saprast, kas tas tāds ir. Ja? Un reizēm jau tā ir tāda blusu ķeršanas siena kaudzē vai siena tīrumā, ka tur vai tiešām to katru krikumu vajag analizēt un pētīt un skatīties. Un mans novērojums ir tāds, ka ja tas mūs ietekmē daudz, jā, tad ir vērtīgi to darīt, Jā, to savu tieši tā. labsajūtu tā kā uzlabot, jā, visu to savu dzīves kvalitāti celtu. Ja tas ir tās garām ejošs efekts, reizēm, nu, ok, tad ir lielāks lietas, kam ko darīt un kam veltīt savu laiku, savu enerģiju. Bet nu, cik daudz tas ietekmē mūsu labsajūtu? Jo, ja tas nepārtraukti triggerē, tad kaut kas ir jādara. Jo, ja man nepatīk visi cilvēki, tad jau kaut kas arī ir manī iekšā. Ja, ja visi man uzbrūta kaut kas manī, nu nevar būt tā, ka viss pasaule pret man ir sazvērējusies. Nē, noteikti ne. Jā. Nu, lūk. Nu, vēl viena tāda neliela atkāpe, ko es gribu teikt. Nelielā reklāma. Ja, reklāma. Šīm lietām es nodarbojos ne tikai individuāli, mēs darām arī grupā. Un mums pagājušajā svētdienā bija baigi foršā grupa. Un es ticu, ka arī nākošā svētdiena, tā kā jums tā jau būs rītdien par rītdienu, es nezinu, kad mēs šo video publicēsim. Pēdējā sestdienā, jebkurā gadījumā, nu tā kā būs sakla kārtējais grupas darbs. Nosaukums jau ir tāds ļoti daudzsološs naudas termostāta attīstīšana. Ja? Runa ir par naudu, par naudas blokiem, par to tīrīšanu. Un es zinu pēc savas pieredzes, cik tas ir nenormāli milzīgs darbs, lai to visu iztīrītu. Un šie naudas bloki ir visaptveroši no visām, nu visus mūs ietekmējoši. Ja? Tad tie ir tie finanšu instrumenti, kurus mēs visi piedzīvojam, tās ir banku sistēma, kā tas darbojās, tā ir nodokļu sistēma, kā tas darbojās, kā mēs izjūtam šos nodokļus, kā mēs izjūtam to, ko dara bankas, vai mums ir ar bankām ir normālas attiecības, ja, kad banka, nu, neitrāls attiecības, vai arī mums ir bijusi sāpīgā pieredze, kur mēs, piemēram, esam bankā naudu pazaudējuši, un tāpēc mēs tad izjūtam nemieru, ka mums bankā nauda stāv. Vai arī nu, ir noticis kaut kas, un izmantojot banku, piemēram, valsts ir atņēmusi nodokļus tiem, kuriem ir bijuši kaut kādi parādi, vai šos te bankas kontus ir bloķējuši, un cilvēkiem ir apturēta darbība, kaut arī tur tas parāds ir bijis, nu, smieklīgi mazs, un šis parāds varbūt ir izveidojis dēļ tā, ka kāds cits ir bijis parādā. Nu, tad man kāds ir parādā, un es nevaru nokārtot savus parādu saistības, bet tos, kuriem ir vara, tas neinteresē, ka man kāds ir parādā. Ka es jau savu darbu izdarīju, un es labprāt gribētu maksāt, bet aptur darbību, un kā cilvēki pēc tam to izjūt. Un tad šie bloki visi var būt iekšā, un te jau atstāja tādu ļoti negatīvu efektu, jo kā pieredze viņi saglabājās, un ja līdz galam tas tā nav, nu, tā piedošana varbūt turpat nav notikusi, ja mums joprojām ir kaut kādas emocijas, kas raisās, kad mēs par to domājam, tad tas atstāja savu negatīvo efektu, un jo vairāk tas neiztīrīties ir, jo lielāka efekta tas uzkrāja, un kaut kā tas nāk kā laukā. Un, diemžēl, tās lietas, ko mēs neizturam šajā inkarnācijā, mums aizies nākošā inkarnācija. Un kaut kādu daļu mēs atdodam saviem bērniem dzimtē. Jā, tas ir, nu, tas ir tās, tāpēc, nu,
Man ir bijuši cilvēki, kuri saka, ka ir bezgala grūti, bet dara, lai bērniem būtu vienkāršāk. Nu, tā ir viena no motivācijām. Mēs vienmēr gribam, lai bērniem ir vienkāršāk. Bet arī, protams, mēs paši labprāt gribētu, lai mums tā nākošā inkarnācija, ja tāda būs, to mēs šobrīd nezinām, vai mēs vēl nāksim uz šo spēli, vai lai tur būtu vienkāršāk, vai to būtu vieglāk izšķirt, lai būtu tā, kur, nu, lai mēs būtu starp tiem, kuri piedzimuši laimes kekliņā, jā, ka viss tā kā padodās, viss notiek. Nu, jā, nu, tas gaišais mērķis, ja, protams, mēs jau gribam, lai šajā inkarnācijā paliek labāk. Un maz norams ir, ka paliek labāk. Tikai kad tas ir jautājums. Ir daudz darba jāiegūt, lai paliktu labāk. Kādi ir tie soļi, kas ir tīri fiziskā realitātē, kaut kas jādara, un nepietiks tikai ar to, ka es te papuršos, es te paskaitīšu kaut kādas frāzes, un man te viss sakārtosies. Kaut kas būs arī jādara fiziskā realitātē. Oi, par šo man arī ir lielas tēmas par cilvēki, kā viņi tic visādām numeroloģijām un fenšujiem un visam, kam nevis ka tam dziļajam līmenim, bet tam tautas folklorai un domā, ka tas viņiem kaut ko palīdzēs. Un tad, bet mēs jau visi redz meklējam, lai mums būtu vieglāk un labāk tas gan. Tā kā man par šo tēmu arī būs viens noteikti izrunāts temats mums būs arī par šo. Mm. Jā, dzīve ir raiba, un mums ir ļoti daudz tematu, par kuriem vēl runāt. Tā kā tiksimies nākošajos video. Jā, paldies par uzmanību. Līdz Atā! nākošais. Atā!